Lai cilvēks riteņkrēslā spētu patstāvīgi iekļūt ēkā, nepieciešama pareizi veidot uzbrauktuvi. Kā redzams, šajā gadījumā uzbrauktuve ir pārāk stāva, tādēļ cilvēkiem riteņkrēslā vajadzīgs palīgs. Mēģinām pievarēt šo te veidojumu, ko kāds uzskata par uzbrauktuvi. Kā redzam, šīs sliedes ir ļoti šauras, trāpīt viņās ir problemātiski. Un arī, ja kāds palīgs ir, tad tas ir ļoti ekstrēms pasākums un patiesībā bīstam veselībai. Jo, ja cilvēks izkrīt no ratiem, tad var smagi satraumēties. Gan ārējo uzbrauktuvi, gan iekšējo pandu skāpums nedrīkst pārsniegt 8%, bet viesnīcu un sanatoriju numuros iekštelpu pandu skāpums nedrīkst pārsniegt 5%. Uzbrauktuves minimālais platums ir 1,2 metri. Uzbrauktuvē visā tās garumā jābūt aprīkotai ar margām. Ideālā gadījumā jābūt 2 margām, 70 un 90 cm augstumā. Tās sākumām un beigām jābūt iezīmētām ar kontrastējošu krāsu, kas atvieglo orientēšanos cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Uzbrauktuvēm, kuru garums pārsniedz 10 metrus, jāizveido vismaz viens starplaukums, bet neretāk kā ik pēc 6 metriem. Tātad redzam, ka ir ļoti gara uzbrauktuve. Tomēr ik pa brīdim ir horizontāli laukumi un marķētas margas un pakāpieni, kas palīdz orientēties un saprast cilvēkiem, kur viņi atrodas, lai būtu vieglāk. Uzbrauktuves sākumā un beigās ir jānodrošina manevrēšanas laukums 1,5 metru diametrā. Vismas segumam jābūt veidotam no cieta, neslīdoša materiāla. Pirms un pēc uzbrauktuvēm, mainoties līmenim, starpība nedrīkst būt lielāka par 2 centimetriem. Saskaņā universālā dizaina principiem veidot uzbrauktuvi ērti var izmantot ik viens cilvēks, kam ir grūtības pārvietoties.